Čau visiem! Šodien ir svētdiena, dažiem nav vairs svētdiena, bet man ir jauns video, un šis video ir atbildes uz jautājumiem video, kur es atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem, bet nosacījums bija tāds, ka katrs var uzdot vienu jautājumu, tāpēc arī es atbildēšu, wow! Tas nozīmē, ka es atbildēšu uz jūsu vienu jautājumu no katra konta. Nezinu, kā ir latviski, bet būs viens jautājums, un es centīšos pārāk neizplūst, bet es centīšos arī neatbildēt, tikai ir jā vai nē, bet, es centīšos. Tad mēs varam ķerties klāt. Kāpēc tev ir zaļi mati? Jo maniņi bija balināti čipsnās, un tad es izdomāju viņos ielaist zaļo krāsu. Vai tu negribētu sarīkot mītingu, un kāpēc? Nē, man pagaidām nav tā doma, un es īsti arī negribētu, un tam nav skaidrojumu, kāpēc. Kur no taviem video ir bijis visgrūtāk uzfilmēt? Man personīgi visgrūtāk liekas šis video un vēl video par 2014. gada statistiku. Ir kāda dziesma, kas tev saraudina? Ir daudz slavēšanas dziesmas, kuru laikā es esmu raudājusi. Vai tu esi bijusi uz Dinamo Rīgas spēlēm, ja jā, uz cik? Jā, esmu un vismaz uz kādām 3. Kurā pilsētā tu dzīvo? Es dzīvoju Liepājā. Kā tu parasti apvainojies? To var redzēt pēc manas sēst izteiksmes un pēc tā, kā es runāju ar tevi. Nevēlies swap? Nē. Kurā klasē ej? Vidusskolas klasē. Vai tu spēlē kādu mūzikas instrumentu? Nevienu tā neesmu mācījusies, bet brīvajā laikā patīk klavieres patrinkšķināt. Zinu, ka šis jautājums ir daudz izskanējis, bet tā arī īsti nesapratu. Cik tev ir gadi? Es esmu nedaudz veca un es gribētu palikt šajā vecumā. Kurs ir tavs mīļākās YouTuberis? Man tāda nav. Cik bieži tu papildini savu skapi? Vēl aizvakar es nopirku šo kraklu. Tā kā diezgan bieži. Jautājums priekš video. Kur tu montē video? Es pati nemontēju video un visvairāk man nepatīk tie brīži, kad mums ar Gundaru nesakrīt viedokļi. Kurš ir tavs mīļākais video komats tavā kanālā? Man visvairāk patika 7 Second Challenge un 10 veidi, kā pateikt nē, un randiņš. Kā tev atnāk samaksas par YouTube video un pa kurieni? Vienkārši un uz kontu. Kāpēc tosters ir vienradis un vienradis ir tosters? Tāpēc, ka tā nav. Kāpēc tu esi tik skaista? Jo manai vecmāmiņai patīk adīt zeķes. Kā sauc tavu mājdzīvnieku? Viņu sauc Nikija un viņai ir 7 gadi būs. Ko tu domāji par vēržiem iepriekš un ko tagad, iekavās pēc tā negadījuma? Par kādu negadījumu tu runā? Kā tevi nosauktu, ja tu būtu zēns? Armands? Var pateikt pirmo vārdu, kurš ienāk prātā un kurā nav burti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, R, Z un ir vairāk nekā 2 burti? Muļķīšus. Kāda būs tava nākošā matu krāsa? Pusi zaļa, pusi zila, apakšsarkana. Kāda ir tava mīļākā krāsa? Man tādas nav. Kāpēc tev ir tik nesmugi zobi? Kad es piedzimu, man nebija tāda izvēle. Skaisti vai nesmugi zobi? Vai tu jau esi satikusi kādu fanu vai fani, kuri tevi zina no YouTube? Jā. Kāda ir tava dīvainākā un jocīgākā lieta, ko tu jebkad esi darījusi? Cepusi mikrovīnu krāsnī nagulāku, jo domāju, ka tā viņa atkaltīs atpakaļ. Kāpēc tavs YouTube vārds ir Dorotea? Tāpēc, ka tad, kad man vajadzēja likt YouTube, kāds ir mans vārds, es negribēju neko saistīt ar Amandu. Vai tev būs kāds konkurss kaut kad? Iespējams, nākamais vai aiznākamais video būs konkurss video, tā kā drīz būs. Ja pie tevis pieskriet random cilvēks un teikt, hei, es skatos tās video, vai varam apskauties, tu apskautu viņu? Nezinu, atstums. Protams, kā apskaut. Kādi Oskari tev ir vismīļākie? Šis te, kurus nopirka Igaunijā. Ja tev iedot 1000 eiro, kur tu viņus iztērētu? Paturētu krāt pie savas, līdz man viņas vajadzētu izmantot visticamāk studijām. Kas tev iedvesmo? Es. Kas tev vislabāk patīk savā stilā? Man nav noteikti stilā, tāpēc es nezinu. Ko tu domā par Arturs kaimiņu? Nav viedokļi. Ja cilvēki gāze ražot skābekli, vai tavuprāt cilvēki purkšķot viens otram mutē, lai iegūtu gaisa devu? Visticamāk, ka jā. Vai arī kāds purkšķināt burciņās un pārdot svaigu gaisu burciņās, jo nebūtu cita izvēle, kā tad savādāk mēs izdzīvotu. Kādi koki neaug mežā? Ko tu domāji ar koki? Nesaprotu. Kur ir tavu 3 mīļākie latviešu youtuberi? Es neiedalu mīļākie un nemīļākie, tāpēc man tāda nav. Vēl nereizi neesmu tev pajautājis neko sakarā ar ticību. Pastāst, cik sen un kur un kā pievērsies Dievam? Es jau visu mūžu esmu pie Dieva, jo man oma ir mācītāja un
principā es Liepājā vasaras svētku draudzē, to visu pieņēmu, teiksim tā. Tāpēc visu man dzīvi. Vai tu esi izglābusi cilvēku? Jā, esmu izglābusi no nesekmīgas atzīmes matemātikā, ķīmijā un visos pārējos mācību priekšmetos. Šīs bija visas atbildes uz jūsu jautājumiem, un ja jūs neatradāt atbildi uz savu interesējušo jautājumu, jūs varat šeit apskatīties. Tas ir iepriekšējais video, kur komentārā es esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. Un tad jau tiekamies nākamā svētdien, lai jums jauka nedēļa. Čau!